sociālajos portālos, taču ir labāk, ka pagastu bibliotekā tiek nolīdzināt līdz ar zemi, bet es jums pilnīgi saprotu no vienas puses tos bibliotekās. Jūs saprotiet, jūs teicāt par šo vidēju aritmētisko, lai tā neņem vērā, bet vidēju tādām pagastu bibliotekārām ir, 150-200 lasītāji vismaz mūsu novadā. Tad kaut kā mazliet uz to tā ir jāskatās, un es tiešām ļoti gribētu uzaicināt, piemēram, pāris valdību, neērti viņai zvanīt, jo man atnāks, tie cienītāji, viņi būs mazi. Tādā ziņā, jā. Es uzskatu, ka katru lietu, lai iepatītos, viņai ir jānogaršo. Tas ir tāpat kā pārtiks produktiem vai kaut ko citu, ko reklamē, piemēram, televīzijā. Es neatceros, ka mums būtu zvanījis uz pagastiem kāds dzejnieks, tas tika atzītais un tas labais dzejnieks, ja, un būtu piedāvājies, ziniet, es gribētu tikties ar jūsu lasītājiem, toties tie, ko mēs saucam par rakumvāriem, viņi kāds zvana, viņiem kāds mārišķiņas darbojās, ja, bet saprotiet, lasītāji jau no stulbi, ja, ļaujiet viņiem nogaršot, ja, ļaujiet otrais viņiem vairs nenāks, bet kur pateikt, ka ir atzītie dzejnieki, lai viņi brauc, un kā saka, lai viņi iegaršos un lasīšanas, kur viņi ir? Es, piemēram, tagad rakstu, cenšos uzrakstīt par katru žalbonā pieteikumu. Man 3 no šiem atzītiem uz e-pasta atbildējuši. Tad ko mums darīt? Lai šos pakstus darbūt, es vēl esmu vismaz 4 bibliotekas apzvanījuši un sameklējuši, kā es varētu viņus sadalīt. Tas arī, man liekas, tā mazliet no nekoliģiāla, arī no viena puses. Ko es varu teikt? Cik es gan zinu, man šķiet, ka dzejnieki ir pat ļoti atsaucīgi un ļoti lielu godā. Piezvaniet, pasakiet, ziniet, es tāds esmu. Par piedāvāšanos, tas gan man šķiet tāds slidena lieta, jo, es nezinu, bet es personīgi nekad nedarītu, tas ir tā kā, man šķiet, ka tā vienkārši nav prakse. Un otrkārt, īpaši šobrīd, man šķiet, ka sasniegt kur no dzejniekiem, visi dzejnieki ir sociālajos portālos, ir gan nezinu nevienu no mūsu labākajiem šobrīd, kas nebūtu. Cik es zinu, visi vienmēr ir ļoti atsaucīgi, man nav tāda pieredze, ka kāds kaut kur negribētu braukt tieši otrādi, visu to ir jau gaida, tikai kā runājot, jā. Tā kā, es nezinu, ja jūs neatbildat, tad ir pārsteigts, ka tā situācija nevar komentēt, jā. Es pateikšu, ka ja jums galīgi nav vairs kur vēsties, es neatbildu kādu zvaniet man, es tiešām pateikšu, kas konsults gandrīz visiem. Es domāju, viņi nezvanīs jums paši, tas tā nebūs. Tiešām būs tie, ko jūs varbūt nevar ļoti negribat. Tie jau vienmēr ir tie, kas paši grib, bet paši ne, jo tas vienmēr ir tā kā es uzbāžos vai kaut kā tā. Bet saprotiet, ja runājot tieši par dzēju, tas patās bibliotekās nav ir piemēram, vecajā Roma Rīgas kaut kāds 8 lāpni, 1500 € fonds, viņš netiks katru dzejnieku grāmatu, lai iedot viņam izgaršu, tā kā saka, nederēs, un neviens negribēs tomēr. Acs tikties ar dzejnieku kaut kas savādi. Jā, bet lūdzu, bet tiešām. Tāpēc arī... Es jums palīdzēšu, lūdzu. Cik es spēšu, es palīdzēšu, un gandrīz visi tie mums ir bijuši ar dzejnieku. Es visus netāļuši tiešām lielāko daļu viņiem zinu, un vecāki arī, vai ne? Bet kāds mums ir atbildējis? Ir bijuši apstākļi, kad kāds nav ticis vai varēja. Atteicis tā, ka viņš neies, tā nav neviens, tiešām neviens no visu šo gadu laikā, tiešām neviens, tā kā lūdzu, es cik varēšu palīdzēšu. Un to dzēju krājumu iekļuvumu, protams, bija arī gada šajā literatūras atēņu grupā, kas kultūras ministrijā. Tomēr droši vien, ka diezgan labi risināt būtu šis valsts iepirkums vismaz katrā bibliotekā, jo
Ja mums šobrīd krājuma metiens ir no 300 līdz 500 eksemplāru bibliotēkas, kas saprot, ka vismaz 800, jā, nu, bet tas ir automātiski pasaka, ka visās nemaz nevar būt, pat ja gribētu būt. Otrā, gan par šiem metieniem parasti cilvēki diezgan pārsteigti, ka, nu, vai jūs zināt, cik ir labāko, populārāko dzējas krāja dzējnieku metienu Amerikā, ASV? Zem 2000. Zem 2000. Tas ir arī ļoti ticama informācija, jo Astrid Divas, kas ir arī man radiniece, viņa vienmēr saka, viņa nesaprot, kāpēc latvieši runā par metieniem un par dzējas nepopularitāti, lai viņa saka, ka Latvijas dzējas metienu apjoms patiesībā ir milzīgs salīdzinot ar citu valstu. Milzīgo valstu ārkārtīgi minimāliem dzējas krāja metieniem. Nu, nav šīs acīm redzot tas šīs dzējas popularitātes laikmets, bet es gan neteiktu, ka tas nozīmē, ka šis nav labas dzējas laikmets. Es teiktu, ka labas dzējas ir ļoti daudz. Dzēja ir kļuvusi, un Aivars Eņķos, manuprāt, ļoti precīzi pateica, ka dzēja, protams, visu citu mākslas kontekstā attīstās un mainās, un tāpat Astrid Divas, ka man stāstīja, ka tad, kad viņi saņēma pirmos dzējoļu krājumus no Latvijas, būdam trimtā, ka viņas to lasījuši, tur ir bijuši ļoti atskaņot dzējoļu, viņi esot sēdējuši un domājuši, vai tiešām Latvijā viss tā raksta, jo jau tajos laikos tālajos 50. 60. gados ārzemēs jau tas bija ļoti jau neraksturīgs dzējas rakstīšanas veids. Nu, Latvijā joprojām ir diezgan liela, tomēr acīm redzot lasītāji tāda daļa, kas dzēju atpazīst un atzīst tikai šajā ļoti tādā ierobežotā formas izpausmes līmenī. Jā. Es tomēr teiktu, ka dzēja mūsdienu izpratnē jau ir kļuvusi par kaut ko tādu daudz plašāku un viņa ir aizgājusi kaut kādās daudz citos virzienos un atklājumiem salīdzinām, kāds bija telefons pirms gadsimta, un šobrīd mēs arī droši vien vairs nevaram salīdzināt, kā viņš izskatās, vai ne? Tad kāpēc mēs domājam, ka māksla gan paliks turpat, kur viņi bija pirms 100 gadiem? Tas nevar būt, tas būtu ļoti dīvains kaut kāds tāds process. Un diez vai tas patiesībā mums kaut kur novest. Un vēl ko es gribu pateikt, man liekas, ka tas ir ļoti svarīgs aspekts, ka šajā diskusijās par to, kas ir laba vai nelaba literatūra, vai valsts atbalsta, vai vajag atbalstīt. Principā mani pašu neuztrauc ne tas, ka ir šī dažādo dzējas līmeņa, eksistences paralēli. Es zinu, ka, piemēram, Lietuvā vispār dzējas dienās uzstājās pilnīgi visi kopā, tur ir tas, ko mēs sākam par grafomāniem un vislabākiem dzējniekiem, viņi ir ļoti demokrātiski. Un tas nav nozīmēs, ka dzēja kļūst Lietuvā sliktāka vai ka tur nav vairs labas dzējas. Tā kā droši vien arī tas ir uz kaut ko vedien domāt. Bet, ko es gribu teikt, ka, lai kurā procesa daļā mēs esam šajā, piemēram, rakstnieks, grāmatu lasītājs, ko es tomēr negribētu, un kas varbūt tās un šī konferences apliecina tieši tāpēc viņi, manuprāt, ļoti skaisti un ļoti labi un vērtīgi. Varbūt tomēr neļauties vienmēr tādā pašplūstu procesā. Varbūt vismaz ik pa brīdim apstāties un padomāt. Arī tajos brīžos, kas lasīju bibliotekā dažas komentārus par to pašu manu nelaimīgo rakstu, ka, kā tad zināt, kurš tad man pateikt, kur ir tā labā un īstā literatūra. Arī gluži tomēr nevarēšu piekrist. Ir šāda tāda kritērija. Tas, ka bibliotēkā ir publiska vieta un kāpēc gan kādam šeit nedot šo piedestālu vai podesta vietu, arī es tomēr laikam sliektos apgalvot, ka varbūt nevajadzētu to rakstniecības kā profesijas, kā mākslas, šo pašcieņu un tādu cieņu pret mūsu valodu galā nominēt līdz tādam līmenim, jo, ja cilvēks paņem rokās kalpa un uzvēl ķirurgu pusvārdus, viņš arī skatās pēc ķirurgu. Un diez vai kāds nenīk vajadzīs uz operāciju zālē, tikai tāpēc, ka viņam ir šis kalpa rokām un pusvārdus. Ja. Es tomēr gribētu apgalvot, ka arī rakstnieku profesija tomēr ir profesija.
un diezgan smags un tāds, sarežģīts darbs, un reizēm arī tajās pašās diskusijās ļoti asējās, kur ir bijuši kaut kāds runas par valsts atbalstu literatūrai, kur tautas pārstāvi vēlīgi rakstniekiem novēl strādāt, un ja jums tik ļoti vajag, tad rakstiet brīvajā laikā pēc pusnakts. Atkal man gribās teikt tā, tas dzejolis, tas tā glēzda vai skaņdarbs, viņš jau tomēr nerodās tāpat vien. Tas tomēr ir arī kaut kāds eksistents veids, ir īpaši, ja pretendēs kaut ko tā nopietni paliekoši. Nav tā, ka tu skrien dara, tad tur kaut kā pagadās kaut ko uzliet uz tādu lapu. Tomēr tas ir kaut kāds diezgan tāds īpašs atšķirīgs eksistents veids. Un man šķiet, ka sarunā par to, vai mums to vajag vai nevajag, tomēr vienīgais kritērijs nav tikai tas, cik konkrēto grāmatu attiecīgā laika sprīdi izlasa. Bet es domāju, ka ir vēl arī citi kaut kāda vērtību līmeņi. Es domāju, ka mūsdien tajā pasaulē, ka mēs esam tik ļoti kļuvuši tādi diezgan piezemēti, racionāli, ar kaut kādām tādām ļoti diezgan tādām merkantīlām tādām vērtību koordinātu sistēmām, ka es domāju, ka māksla paliek tas vienīgais veids, kurā mēs ieraugam, ka var pilnīgi citādi redzēt pasauli, pilnīgi citādi domāt, pilnīgi citādi vērtību sistēmā dzīvot un uzzīmēt pasauli pilnīgi atšķirīgi no tā, ko mēs katru dienu redzam sev apkārt. Kā Aivars Epurs ļoti pareizi teica, Āras Viguls paņem kaut vai vienu lietu, viņa apraksta mālīgs zem, un tomēr tas apraksts jau nav tāds lineārs un tā, kā mēs, ja kurš viņu varētu ieraudzīt. Un es domāju, ka saglabāt šo telpu, kur doma, intelekts, emocijas spēja dzīvot pilnīgi neatkarīgi savu brīvu dzīvi. Nedomājam par to, vai tas šajā konkrētajā brīdī man nodrošinās, iztik vai nedodrošinās, vai tas lasītājiem šausmīgi iepatikties, viņš to gribēja sev skatu plāksnes uzlikt. Es domāju, ka tā ir ļoti liela vērtība saglabāt šo brīvās izteiksmes, brīvās domas, brīvās asociatīvās tādas dzīves telpu, kur mēs ļaujam māksliniekiem bez pretenzijas, bez prasības izpildīt kaut kādas šīs pirkšanas, pārbrošanas sistēmā eksistējošās atskaites punktus un vērtēšanas kritērijus, ka tajā ir kaut kāda ļoti liela tomēr vērtība iekšā. Un es domāju, ka mūsdienu pasaulē šī brīvā telpa ir ļoti, ļoti sašaurinājusies. Un kā tā. Pazīstot bibliotekārā sabiedrību, gribētu teikt, ka bibliotekārā sabiedrība ir pietiekuši lasoša, jūtoša, sapņotoša, kas ļauj izdarīt tādu vispārīgi secinājumu par to, ka bibliotekārā sabiedrība kaut kādā, tādā spiedienā popularizē šīs, gramatiskās izpausmes. Kas ir tas kritērijs, kā jūs secinājāt? Secinājumi ir no kaut kādām atsauksmēm, no rakstīju tūkotā mājā. Mēs stāvējām ar Andru Manteltu, runājām, un viņa tur bija diezgan arī sašutus ar kaut kādām lietām. Es teicu, jā, tas vispār nevajadzētu, jā, un reizēm no to vispārināšanu, protams, ka izlasot šķiet, ka ir vispārināšana, bet arī kultūra zīmēs ir apjoms 4000 zīmes vienmēr, un tur visus aspektus vienmēr iekļaut nav iespējams. Vispārinājums reizēm patiesībā ir ļoti labs, pat ja viņš ir ne ļoti precīzs, jo viņš reizēm var izraisīt tiešām šo kaut kādu pretreakciju, šo niknu, bet varbūt tajā nikumā, ka viņš norimst, tad kaut kāds arī apstāšanās brīdis, un ka tur mazliet arī padomā, vai vismaz kaut kāds patiesības brauc tajā visā nav, jo ko es tiešām teiktu, ne tikai literatūras, kurā nevajadzētu kaut kādu tādu pagaišu attieksmi un runāt tomēr konkrēti literatūras. Es vēlreiz teikšu, ka es nepiekrītu
un kā katrs cilvēks ir izdevs grāmata automātiski ir tomēr rakstnieks. Un bibliotēka, kas ir tomēr ne tikai publiska vieta, bet ieņem kaut kādu noteiktu arī vietu tajā, pieņemsim valsts tomēr vērtību veidošanas sistēmā, kā, ko es teicu, ka vispār varbūt tās pirms mēs piekrītam konkrētiem cilvēkiem, pat ja viņi zvana un apmaksā sev ceļu un pats sev atver puķis, tad tomēr varbūt tā brīdi padomāt, vai ļoti vajag un vai attiecīgā pagastu iedzīvotāji kaut ko ārkārtīgi tirgu zaudēs, vai viņš tomēr neatļaus. Protams, es domāju, ka jebkurā jomā mēs pilnīgi piekrītu, un tas ir tikai normāli. Par atskaites punktiem ir tomēr droši vien kāda attiecīgā. Protams, jo es saku, vispārnējums, ja tas izskan, viņš principā ir tā, domāts, mēs esam ļoti daudzām pozitīvām pieredzēm. Pagājušajā ceļa dienā bija Valmiera bibliotēkā, piemēram, kur vispār, strādā ārkārtīgi entuziasti un pilnīgi pārņēma cilvēku, ka viņi jau paši pat ievēlta kaut kā vēl uz augstu. Tikai kaut ko darām raksti un domājam, ko vēl uzorganizēt. Neapšābām. Bet runa ir par to, ka es domāju, ka mana doma ir arī tajā līmenī, ko es jau teicu, ka tas bibliotēka grāmatu lauks, man laikam nepatīk situācija, ka bibliotēka nodrošina viena līmeņa šo literatūru, bet pat, ja tur ir viens cilvēks, viens jaunieks, kas tajā brīdī ir izlasīt, es saku, varbūt tās no šī gala kaut kāda tāda grāmata, tā kā reiz viņam nav šīs iespējas. Un viņš ir tas, jā. Jā, bet vienkārši arī tas ir līdzīga situācija kā par skolotājiem, kur arī vakar mēs spriedām internetā dažiem skolotājiem, kur arī skanē viedokļi, bet man nav pieejams, visas grāmatas nav manā grāmatnīcā. Piedodiet, tagad viss apgāda, piedāvā iespēju pasūtīt internetā, piegādā par parastu grāmatas, viss ir pieejams un aizstāv nav saņēm, aizstāv laiks bibliotēka grāmatiem bija vienīgais grāmatu iegādes, punkts un iespējas. Ja. Tie paši teksti, atkal, varbūt tas izklausās skarbi, un tomēr es atļaušos, ka ir mazliet dīvaini, ja literatūras kolotājs neapmānē latviešu tekstus, grūti iedomāt, tas man tomēr šķiet mazliet dīvaini. Tas ir tomēr ļoti labs un koncentrēts veids, kā iegūt kaut kādu visaktuālāku informāciju par to, kas notiek, iegūt šī procesa jau vērtējuma literatūra kritikā un tā tālāk kaut kādu kontekstu iedaudzīt. Jo es domāju, aicinot to pašu rakstnieku tikšanos arī skolotāji, jau tad ir vieglāk, mēs organizējam, viens vēl vēlāk viņš aicina.
Par tikšanos es to var tikai atbalstīt, un bija attiecīgi, ļoti centāmies to veicināt arī to finansējumu aspektu, tagad viņš ir un būtu kapitālā, kur noteikti rakstīt. Jo tikšanās tiešām, man liekas, tā pieredze ārkārtīgi pozitīva arī skolās. Tas brīdis, kā skolēni atnāk pusstundu un kādi nezinu pēc tās stundas, ir diezgan liela atšķirība pozitīvajā tikšanās reizē. Lūdzu. Varbūt tomēr daudz kāds viedoklis. Izmantojot izdevību, Rītas gan ir jau, protams, samazinājušās. Tas, ko es vēl gribēju pateikt, tie pēdējiem izturīgajiem, ja? Man ir rokās žurnāls, kur arī tiek lauks šķēpi, ja? Un es jau teicu arī Asma Rumseni, teicu, ka tajā katru ziņā jau viss ir labi, bet grafiskais izpildījums, ja? Šie viengabalainie teksta plāķi, kas ir, ja? Un arī ir nopietnas recenzijas, labi, mēs varētu darīt tādas publicistiskas ierīces teksti, kas līdzsvaro to visu. Jo ir labi bibliotekāri, publikas novada bibliotekāri, ja ir zināmā mērā pieejaucēti pie šī izdevuma, ja? Bet tas lasītājs, kas ienāk bibliotekā, viņš mums stāv, ļoti labāk ietā augstā, ja, novietots, ja? Viņu, nē, viens otrs paņem, jā, kultūras zīmes, kultūras diena, tā ir vairāk, ja, un lasīt, ja? Kaut kad man liekas, ka arī ir tiem, kas izdod, ne tikai jābūt kāpēcātiem vai vienīgās mums nelasa, bet varbūt tās ir jāpadomā, kur ir tas, kā mēs varam mazliet mainīt to žurnālu, tīri vizuālu procesu. Protams, tad droši vien neesmu kompetenti tekstiem. Es nezinu, vai tas kā labi vai ne. Bet, protams, jāsaprot, ka visi grafiskie, manuprāt, noformē automātiski saistās ar visnotaļ ievērojumu finansējumu daļu droši vien. Es neesmu kompetents spriest par šiem aspektiem. Es zinu, ka pārsvarā šobrīd izdevumos, literatūras izdevumos, tomēr tā orientācija parasti ir, ka tā kā tās naudas jau tā ir, kaut maz, kad uzsver liek, ka to maksimāli daudz tekstu, jā, bet nedaudz iekšā, lai teksts būtu, jā. Protams, ka, ja mēs salīdam ar, nezinu, no kādiem tur attiecīgiem žurnāliem, un tad droši vien tas ir kaut kas cits, bet arī, jā, joma ir, ka visu pavisam cita, jā. Uztver tekstu, kā ir šie ekrāni, gribēja uztver, ja? Man arī grūti, man ir 58, jā, man vienalga grūti izlasīt kādu tekstu. Ko es iesāku, es uz tulkoju, ekrānu kultūrai. Tā ir, un tiešām varbūt tās ir valstiski jāizsaka šis jautājums, ja mums ir bibliotekārā sabiedrība, ir jāizglīto literatūras skolotājiem, ir jābūt izglītotiem, tad varbūt tiešām ir valstiski, ka viņi apmaksā 1000 eksemplāru šo žurnālu, lai viņš nonāk katrā bibliotekā, un viņš ir amatā aprakstājis, šakats vienkārši tas ir darba instruments. Bet tā ir nopietni, ka tam bibliotekāram skolotājiem būtībā šis žurnāls ir tāpat kā izdevums jaunā gaita, būtībā ir darba instruments. Tāpat kā films aptauks. Jā, protams, jā. No vienas puses pirmkārt rakstnieki vienmēr ir tie, kas nāk, jā, tieši to vajag, mēs jau par to esam ļoti sen. Otrkārt, atkal vēlreiz atkārtošos savu subjektīvo viedokli, ka, cik ir biblioteka, kurām neatrodas finansējumi, piemēram, priekš žurnāliem, kas jauns un tādā lietā. Tātad, vai te ienāk, piemēram, Liāna Lankai, kas jautā, jā, vai tā nav tā sadaļa, ko varbūt tās varētu uzturēt, nodot, teiksim, tiešām privātā finansējuma līmenī, ka cilvēki, ja viņam interesē šī žurnāls, viņš tomēr
tieši mēs velkam valsts to vai pašvaldību finansējumu, bet Latvijas Riksnē tad vairs nesanāk, jo to mazāk pietiekās. Šobrīd ir tā, ka šeit mēs atkal varam diskutēt, jo kas šodien ir biblioteka? Šodien biblioteka būtībā arī strādā jau uz savādākiem principiem, būtībā jau arī uz kaut kādiem tirgus principiem. Lai mēs pastāvētu, mums arī ir vajadzīgs lietotājs, mums vajag šo cilvēku, kas ienāk mūsu mājā. Un tas cilvēks, kurš nāk uz biblioteku, jo viņam vajag uzzināt, ka šajā mēnesī vai šajā nedēļā ir salonājies vai izšķīries. Ja? Un tagad viņam tas žurnāls nebūs, viņš tie vārds nenāks pēc Latvijas. Bet ir cits jautājums. Tad, kad ir šī privātā dzīve, tad, kad mums ir varbūt tās ielas veselība, un mums ir arī latu teksti, viņš atnāk pēc tiem, un mēs varam teikt, klausīs, palas, šitas ir traki, un šito te vīrietis. Vai pabais, izlas viņa, tādā veidā jau viņi var iedabūt. Un tad, kad tajā bibliotekā ir tā lupe, un ir šī, augstā līdzi, ja? Tad tas bibliotekārs, kas strādā pēc šiem magiem, viņš iedod, viņš pieņemce šo lasītāju. Es esmu 18 gadus pārstāvjās, vienkārši tajā bibliotekārs bija apmērā. Un tas viņam iedod to luperi, viņu pieļaucē, un tad viņam to literatūru no tā augstām labi, un saka, klausīt, bet šī arī laba pamēģina. Un te ir tas jautājums par finansēm. Jā, jo ar finansēm ir vēl viena lieta, ka, protams, Aivars Eipurs jau pieminēja, ka rakstīt zēnus automāts nozīmē nabadzību, jo tas tiešām nav ienesīgs. Ko vēl var teikt, ka tajā brīdī, kad mēs iepērkam, kad runājam, kas jauns, tad nenopērkam latviešu literatūru, tā reāls pieredze, tas ir, mēs atņemam arī to maizi un rakstnieku. Tam, kurš vēl rakstē latviešu valodā, lai kad mēs jau redzam nevienu reāli piemēru, mūsu jaunie rakstnieki apzināti izvēlās rakstīt vai nu krieviski vai angliski, jo viņi saprot, ka tas automātiski nozīmē daudz pilnīgi citu. Jā, tie ir pilnīgi citas iespējas. Jā. Latvijā mums to iedzīvot tik, cik viņi ir, lasītāji vēl tik, cik ir, un no tiem lasošajiem, tādi, kas ir gatavi lasīt dzēju, arī vēl ir tikai attiecīgs procents. Un tad katrs šis kaut kāds iepirkuma formā veiktais iepirkums vai, teiksim, pašvaldību, tas ir tas, kā mēs ļoti reālā veidā atbalstam mūsu nacionālo literatūru, kas tomēr ir viens no joprojām nemainīgi paliek tāds, manuprāt, ļoti svarīgs resurss, gan valodas attīstīšanā, gan laika piefiksēšanā un tā tālāk. Ja viss šī, manuprāt, diezgan fundamentālās tāds arī reālās sociālās funkcijas, kuras veids. Un katra nopirkta latviešu autora grāmatas ir tiešām arī reāls atbalsts šim konkrētiem autoram, konkrētiem mūsu literatūra nacionālajai. Ko mēs atbalstam nopērkot, kas jauns, tas ir jautājums. Tas, ko es to tā varu piebilst, ka varbūt jums ir katrā bibliotekā kaut kāda metodisko materiālu iegādēt, ja jūs varat no tiem līdzekļiem iegādāties šo žurnālu un tiešām izmantot kā darba instrumentu. Jo es pilnīgi piekrītu arī līdzsvaru līmenī. Absolūti tiks, ka ja tur nebūs vispār žurnāli tā tālāk, ja tiešām uz to bibliotēku mēs nenāks. Tas ir pilnīgi skaidri, tāpēc es pašā sarunas sākumā teicu, ka droši vien tā patiesība vai aptuvenai iznāk varētu būt kaut kādā aptuvenā līdzsvarā ar šo un šo pusi. Atbildes jau nav, atbildes jau nav. Vienkārši tas uzjāns bankas, teiks, tā viņš sašūmē. Tieši tā, un tāpēc no valsts puses ir jautājums, vai mēs to tomēr kaut kāds valstam un ļaujam to šīm mākslas veidam pastāvēt un eksistēt, vai mēs pasakām, ka tas ir pilnīgi neiespējams, jo ja mēs valsts atbalstam pilotēju kādu valsts iepirkumu veidā neveicinām, tad kā tad veidā vispār eksistēt, kā tad veidā.
Jā, jo elitārs, ja mēs to varam patērēt, tad kā? Tad mēs viņu vispār neatbalstam, un tad tā iesniegtu kā tādu. Protams, un tas, ko es skolās parasti saka, man liekas, ka literatūras stundās mums senāk, arī tagad, manuprāt, tas vērsums ir ļoti nepareizi. Parasti ir jautājums, ko autors šajā dzīvolē gribēja pateikt. Tas ir absolūti nebūtisks jautājums, pilnīgi un avidīgi dzējas jautājums. Varbūt tas prozā tomēr, tas ir tikai risinājums uz UTT, bet dzējā tas ir pilnīgi un absolūti nebūtisks jautājums, jo, par manas pašas dzīvojumu kādreiz kāds kaut ko teicis, un tur esmu dzirdējis, ļoti attālināts komentārus to, ko mēs domājam. Bet tas man nemazāk ir brīdīs mērā nešķiet vai aklam vai slikti, tieši otrādi. Liekas ļoti interesanti, ļoti vērtīgi un svarīgi, tāpēc man liekas, ka vienīgais, ja mēs runājam par kaut kādu domu un saturu, tad ko tu no šī dzīvoja gūst, ko tu tajā ieraudzīt, kas jau tajā šķiet vērtīgs, interesants un ārpaudētējā. Bet jautājums, ko dzēnieks ar to gribēja pateikt, ir pilnīgi nebūtisks un neaktuāls. Ja? Jo tas automātiski sevi ietver, ka cilvēks iesprings, un tagad tā, es tagad nevaru uzmanēt, ko tu gribēji, tad es aptuveni nezinu muļķis vai nesaprotu, un jau kaut kāda pretestība tajā visā rodās, lai patiesībā nav pilnīgi būtiski. Un tajā pašā laikā par notiem dzēju, ko es varu pateikt, ir, ka man grāmatu kādiem lasīja mans draugs, vēl skolas laikas arī varbūt tas ikdienas ļoti saistīts ar dzēju. Un, kad viņš izlasīja šo dzēju grāmatu un par dažiem dzējoļiem izteicās, tad es biju ļoti pozitīvā šokā, ka viņš varbūt tā pateicis precīzāk un labāk nekā daži labs literatūra kritikas vai ļoti dzējā iesvētīts cilvēks. Ko es ar to gribu teikt, ka ļoti daudz, kas sākās ar personisku ieinteresētību, līdz ko ar interesi to dzējoli izlasīt, tiešām izlasīt nevis ar acīm pāri, tas dzējolis var aiziet arī tad, kad viņš šķiet pilnīgi nesaprotams. Un tā problēma man šķiet tas, ka mūsdienas cilvēks ir ļoti pieredzināts pie ļoti virspusēji, ļoti ērtas informācijas uztveršanas. Tas ir kāpēc es ļoti ārkārtīgi neieredzu visas TV šovus, jo viņi būtu ārkārtīgi skaisti un labi, ja tur nebūtu visu šīs maziņas kalošanas, kas ir katrā reklāma brīdī viskaistākais, visemocionālākais, visburvīgākais, vislabākais šovs, ko jūs kad esat redzējuši. Tātad, ja es pats neizdomāju, ka tas ir skaisti, tad tur nav nekāda cerība. Tas viss tieši tā kaut kā tādas maziņas kalošana, protams, ka pēc šāda līmeņa informācijas uztveršana no dzēja tiešām šķiet kaut kā morāli. Daudz jāatbildēt jautājumu, daudz atvērti jautājumu, un tāpēc es rosinu šo tradīciju turpināt, un tie,